Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta San Pellegrino. Labrītiņš šo rītiņu, šo skaisto, šo burvīgo rītiņu. Kā jūs zināt, caur gadiem es bieži braucu ciemos pie zemniekiem un arī pie siera ražotājiem. Bet tagad tie sieri paliek katru gadu labāki. Un netāli no Rīgas, man kaimiņos, Ādažos, pie Gaujas, ir viena maza siernīca, ar ko es esmu tagad iemīlējies. Un tagad brauksim pie viņiem ciemos. Vēl pavisam nesen parasts mūsu dzimtenes iemītnieks pazina 3 veidu sierus. 2 viņš lika uz maizes, bet 1 ēda tikai Jāņos. Paldies Dievam vai pasaules mainīgajai kārtībai, tie laiki nu ir aiz muguras, un interesantu sieru veikalos mums ir daudz vairāk, nekā Lenebergas Emīls tika piesolījis ļaunajai komendantai. Tomēr pats labākais ir tas, ka latvietis šo sieru ne tikai garšo un novērtē, bet arī rada. Un par to ir arī mūsu šodienas stāsts. Šajā raidījumā viesosimies mazā sierotavā un uzzināsim, kā top mocarella no mūsu pašu Latvijas gotiņu piena. Nedaudz vēlāk Mārtiņa virtuvē Ādažu sierotavas siers pārtaps vienkāršos, bet gardos un izsmalcinātos ēdienos. Sāksim ar mocarella un prosciutto kombināciju, bet nobeigumā parādīsim vairākas klasiskas itāļu receptes, izmantojot tepat Ādažos gatavoto mocarella. Nevar runāt Latvijas tautas vārdā, bet es reāli esmu sierēdājis. Es viņu no bērnības ēdu un tagad, un reizēm liekas, ka varbūt, ka mums ir pa maz tā siera. Bet tu esi gudrāk nekā citi, tu sāc pat viņu ražot un taisīt. Nu, mēģinu tiešām. Cik es tev pazīstu, tev labi izdodās. Tu esi nosauc savu sieru, ražot tas soira. No kurienes tas vārds nāk? Tas ir ļoti vienkārši. Lībiešu valodā soira ir siers. Tas ir mūsu latviešu senas saknes, tā kā nekāda noslēpuma tur nav un nekāda mārketinga stāsta tur arī nav. Inga, es esmu bijis ļoti daudz ražotājos, bet nekad nevienā es neesmu sastaps, ka kāds taisa svaigu, dzīvu mozzarella sieru. Tad tu varēsi šodien izmēģināt. Es došu tev iespēju pašam uztaisīt. Tāpēc es esmu te atbraucis. Nu, re. Gatavosim mozzarella sieru. Piens ir ieliets? Jā. Kas tagad viņam notiek? Tagad viņam tiek pieliktas baktērijas. Tautā sauc par ieraugu. Kā pūteņu cukurs gandrīz. Viņš ir garšīgs. Tu labāk pasmaržo. Viņš jau smaržo mazliet. Jūti? Jā. Jūti? Viņam tu jūti tādu kā sviesta. Jā. Un šis ir baktēriju kokteilis. Termofīlais. Tad tas nozīmē, ka tās baktērijas mīl siltumu. Mozzarella ir tāds sieriņš, kas grib siltumu. Un tad viņas sāk augt. Viņas atdzīvojās. Pienskābā baktērija dara to, ka viņa ēd piena cukuru un pārstrādā to pienskābē. Un tā pienskābe ir tas, kas mums ir vajadzīga katrā sierā. Katrā sierā mums viņu vajag. Un tad mēs pievienojam fermentu. Es zinu, tu noteikti gribēsi redzēt, kā izskatās. Tu vienmēr tā prasa. Bet šis ir... Tu vari pasmaržot. Tu viņā arī atradīsi kādu mazu sieru notīti. Jā, ir. Bet ferments tas nāk no kāda zvēra, ja? Nāk arī no zvēra, bet šis konkrētais ir mikrobioloģiskais. Apmēram 80. gados atklāja tādu iespēju sintezēt arī no baktērijām. Un tas ir drusku draudzīgāk. Un līdz ar to tos mūsu sierus var ēst arī veģetārieši. Tagad no šī no piena jau ir īsts mozzarellas receklis. Jā. Tad, kad mēs viņu sagriezīsim un veidosim, tad tev būs smukas mozzarellas bumbiņas. Bet mozzarella taču negriež, viņa taču stiep, ne? Kāpēc tu griezīs? Mums jātiek līdz tai stiepšanai, jo visiem sieriem tas sākuma process ir vienāds. Sākumā ir piens,
Tad ir nogatavināts piens, un tad ir sarecināts piens, un pēc tam jau aiziet tās Mēs tagad apmēram pusceļā. Jā, tā kā mēs taisam mozzarellu, tad tas izstās līdzīgi kā jebkuram, bet mums viņu vajag dabūt līdz tai mozzarellai. Okay? Tā mēs griežam. Tagad es saprotu šo griešanu. Es vienmēr stāstu, ka, ja cilvēks ļoti grib, viņš var mājās pats sev gatavot sieru, un tad pietiks ar šādu te konditora nazi. Nu, redzi, ja? Nebija nekas sarežģīts. Un tu jau redzi, tās sūkals nāk uz augšu. Jā. Un tad viņam vajadzēs 5 minūtes atpūsties. Tas tā kā cepešiem. Visam jāatpūšās. Visam labam ir jāatpūšās. Visam labam ir jāatpūšās. Man kāds amerikāņu draugs, siera gatavotājs, teica, ka siera gatavošana nav priekš tirliņiem. Kas grib ātri, tie aiziet uz veikalu. Inga, no kurienes tas piens? No veikala tu viņi dabūni? Es esmu savās klasēs mācījusi, ka var no veikala piena mēģināt gatavot mozzarellu, bet mēs gatavojam no vienas saimniecības, kas ir uz Zaubes ceļa. Viņi šobrīd iziet bioloģisko certifikāciju. Fantastisks piens, salds, garšīgs, biezs. Un vispār, ja tu gribi taisīt tādu labu sieru, tev ir ļoti jāsako līdz pienam. Mēs varam paskatīties, lūk, ja? Sākotnējā temperatūra mums. Mums ir tagad 30. Bišķi vēl kāp, viņam vajadzētu vēl kāpt. Mums vajag 40, jā? Mums vajag 40. Tu jūti? Viņš paliek staipīgs. Viņš paliks staipīgs, tev viss ļoti perfekti sanāk. Tu redzi, tās sūkals ir pilnīgi dzeltenas. Tas nozīmē, ka mēs pareizā laikā esam sagriezuši. Ja mēs sagrieztu pātru, mēs daudz zaudētu no siera masas, būtu daudz piena sūkalās. Un cik ilgi ir šis process? Šis process mums vajadzētu sasniegt tos 40 grādus kaut kādās 10-15 minūtēs. Nevar tā uzgriezt līdz galam un pa fiksam. Viss grib lēni. Nu, cik ir? Viņš kāp. Būs 40 tagad, jā? Tūlīt vēl nav. Un 39. Un Tadā. 40. Lieliski. Redz, kā skaisti tas siers paliek apakšā. Nu, pa kādam jau izkrīt. Ļoti smuki. Tā. Opā. Bet cik tev bija piens tas sākumā? Šeit bija 8 litri. 8 litri. Un cik būs siers beigās? Sieram vajadzētu būt no kaut kādiem 900 līdz kilogramam. Apmēram. Un tagad liekam te bļotā iekšā ar sauju lietas. Patīkams silts un patīkams sajūta. Jā. Un tad mēs lejam vienkārši siltu ūdeni. Aha. Bet ir viena lieta. Nelietojam. Šis ir avotūdens. Jā. Jā, mēs nelietojam pilsētas ūdeni, jo neviens siers nemīl visas tās vielas, kas ir pilsētu ūdeņos. Tev ir konditora cimdi, ja? Ar ko var karstu karameli staipīt. Tas nozīmē, ka tu te drīksti likt roku iekšā. Es reizē izspiež liekās sūkals un ļauj viņam salipināties kopā. Mēs gaidām to momentu, kad viņš sāks stiepties. Redz, mozzarellai ir jāstiepjās. Tagad es sāku saprast to procesu. Līdz šim brīdim es nezināju, kas te iznāks, bet tagad es saprotu. Saproti, redzi? Jā. Tu redzi? Viņam kāds skaists audums sanāk. Tad tu viņu atkal saliec tā kopā, tā tās šķiedriņas veidojās. Un jo mēs gribam šķiedrēnāk, jo mēs vairāk kārtu viņu kā kārtēno mīklu. Tā kā kārtēno mīklu, jā. Kas ar sāli? Ar sāli var meistars izvēlēties. Var likt, var nelikt to sāli klāt. Tad viņš šitā te cauri tu izspied, šitā hopā. Un tad mums būs īsts moca. Darīsim moca procesu. Un liksim viņu augstā avot ūdenī. Tuvāk. Plukt. Un no šeit nāk dzesē. Vārds? Mozzarella. Griests. Jā. Griests. Mēs viņu varētu saukt par griezenīti. Un augstumiņā. Augstā. Katram meistaram savs mīļākais izmērs. Tadā, gatavs. Un tradicionāli Itālijā viņi taisina no paša rīta. Un tad rindas stāv un gaida, jo mozzarella ir jāiet tajā pašā dienā. Un viņu labāk ir viņu plēst. Kā tev patīk tā struktūra? Man patīk ļoti. Mēs varam pielikt vārdu tuč, sāli, kaņepsēkla eļļu,
Un mums ir Latvijas garša. Lieliski, vai ne? Zini? Es nevaru iedomāties. Es zinu, ko tu nevar iedomāties. Kas? Un ar siekalam tekot es to saku. Kas varētu būt labāks par šo? Pēc īsas reklāmas pauzes ieskatīsimies Ingas sierotavas pagrabā, kur nogatavinās cietie sieri. Savukārt raidījuma otrajā daļā atgriezīsimies Mārtiņa virtuvē un parādīsim vairākas klasiskas itāļu receptes, izmantojot tepat ādažos gatavoto mozzarella. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansetta. Okay, tā augšā procesi bija, tagad mēs esam lejā un te ir tā cieto sieru pasaule. Tā izskatās visi cietie sieri savas dzīves sākumā. Tagad viņš ir tikko no sāls vannas ārā un tad viņš 4-5 dienas te žūs. Tad, kad viņam sāk veidoties tāda miziņa, tas, ko es jau esmu stāstījusi, mēs sierus nevaskojam, nevienu sieru, veidojam dabiskās miziņas. Tu redzi, šī ir tā dabiskā miziņa, tu viņu var pasmaržot. Un pats labākais, mēs viņu varam ēst. Viņu var un vajag ēst, jo tur uz tās miziņas dzīvo visas tās baktērijas, ko mums vajag. Mūsu ķermenim, mūsu imunitātei, vīrieša spēkam un stiprumam. Tici man, kāpēc visas pasaules sievietes iekāro franču vīriešus, var minēt. Sarkozī apsies, kas viņam par sievu ir. Nu jā, viņš neēd vaskotas sierus. Te mēs varam apskatīties, kā notiekās. Te ir 3 citi sieri tev, jā? Nē, tas ir viens un tas pats siers. Ko tu man te tas ir viens un tas pats siers. Jā, šim sieriņam ir 3 nedēļas. Bēbis. Katru dienu šis bēbis ir rīvēts ar saru birstīti un apsmērēts ar sālījumu. Lai tur neaug tas, ko mēs negribam, un aug tas, ko gribam. Tad tas sieriņš lēnām pūšas. Pasties kāds mīlīts. Viņš ir dzīvs. Viņš ir dzīvs. Viņš ir dzīvs. Tieši tā. Viņš jau kaut ko pastāstīs noteikti. Un šim ir 3 mēneši. 3 mēneši. Un tad, kad viņš ir beidzis savu darbu, to labo darbu, veidot to garšu, tad šim ir gandrīz gads, nu nepilns gads. Šim ir kaut cik viņam saka 10 mēneši, ja būsim pavisam godīgi. Tad viņš ir tāds. Tagad es tev iedošu šito sieru. Redz, es te pastrādāju, pirms jūs atbraucāt ciemos. Šitais bija tieši tāds pats. Tad mēs ņemam saru birstīti, pārtikas un berzē. Berzē droši tepat mēs visu satīrīsim. Jā. Tā kā kurpnieks savs. Tā kā kurpnieks zēns. Tieši tā. Un tad es te sagatavoju patīkams aromāts izdalās. Jā. Nu redz, jau viņš vairs nav. Un visu maliņu arī. Redz. Un viņš paliek dzeltens. Un šo te katru dienu dara, jā? Pirmo mēnesi dara katru dienu. Jā. Pēc tam dara 2 reizes nedēļā. Pēc tam dara 1 reizi nedēļā. Un pēc tam pēc vajadzības. Nu tā. Un tagad ir jāpabeidz darbiņš. Mēs ņemam Latvijas kaņepju eļļu. Lūk, un tas ir tas viņa. Tas ir tā viņa aizsardzība. Un cik bieži to eļļu smērē? Tajā pašā reizītē, kad nopucē, tajā pašā reizītē arī mēs apsmērējam ar eļļu. Un tad viņš iet atpakaļ savā plauktiņā un gaida nākošo spā procedūru. Es domāju, uz šo mums jāiedzer, un mēs zinām, ka vīns ir ļoti, ļoti labi kopā ar sieru. Tieši tā. Tāpēc tie franči ir tik veseli. Inga, tev liels mīļš paldies. Paldies par ciemošanos. Un ar šo sieru mēs redzēsimies Rīgā. Esam klāt! Paldies tev, Inga! To man esi iedevis jaunu dvēseli un gatavot kaut ko Latvijā, kas nav tipiski latviešu,
bet no mūsu latviešu govīm, no mūsu piena. Mozzarella. Un nejauši mozzarella tika izgudrots, ka tāda biezpiens iekrita karstā ūdenī, karstā spainī, un no tā nejauši radās, ko mēs šodien pazīstam, mozzarella. Šo te romieši no 60. gadus pēc Jēzus ir pieminēts līdzīgs siers kā mozzarella. Viņš bija gatavs tajā laikā no aitas un no kazas piena. Tad 16. gadsimtā Kampola, Itālijā, tika ievests ūdens bifeļi. Ne tādi bifeļi, ko mēs pazīstam, kas Kanādā, Amerikā tur braukā kaubojiem, bet no Āzijas. Un no tā tas piens ir ļoti, ļoti delikāts, daudz savādāks nekā govs piena. Tātad, Inga, paldies tev par šo sieru. Un es jau arī tev palīdzēju. Un dažas ātras receptes, ko viņa gatavo. Un kā es jums jau rādīju pie soras, jo mazāk viņa apstrādā, jo labāk. Tagad šis siers, viņš varētu paturēties 3 dienas. Pēc 3 dienām viņi sāk mainīt savu struktūru un savu garšu. Un viņi sāk palikt tā kā gumijas bumba. Un šeit man ir viens piemērs. Šeit ir siers, kas it kā ir gatavots ar itāļu uzvārdu, bet man aizdomas, ka viņš nāk no Vācijas. Un salīdzināsim. Termiņš viņam ir vēl pēc 2 nedēļas, bet mēs nezinām, kad viņš tika ražots. Viņi tagad ir ielikt vakuma maisiņā, un tur vēl ir kāda skābe pielikta klāt, lai viņš ilgāk uzturās. Bet salīdzināsim abus divus. Viņi ir nekāda patīkama aromāta nav. Jā, viņš plīst. Un salīdzināsim ar mūsu. Šitas negrib tik viegli padoties. Un redz, ka ļoti, ļoti grūti atšķirt no vienas uz otru skatu ziņā. Bet, ja es pagaršošu šā, viņš ļoti mīksts ir. Ļoti, ļoti pļurīgs. Kaut kas tur ir. Tagad šo. Te kaut kas daudz, kas te ir. L'amore, sì signore, è una sciocchezza, è debolezza e non ci cascherò. Chi s'innamora perde l'allegrezza. Pirmā recepte. Mozzarella ar prosciutto un tomātu mērci. Tagad tomāti Dienvidu Itālijā ļoti, ļoti itāliski. Prosciutto nāk no vidus Itālijas, bet viņi sajiet ļoti, ļoti labi kopā, bet galvenais, pirmais, kas ir vajadzīgs, ir tomāti. Un tagad man te ir Provances tomāti. Un vislabākais, kas tagad ir iespējams, ir taisīt pašam savu tomātu mērci. Faktiski, viņi nav sula, viņi ir biezens. Tas ir tīri biezens, un mēs viņu saucam par passata. Tagad vajag pannu, oliveļu, un man te sīpols sagriezts ir, pussīpols. To mēs pasautējam ar tuču čiploku un pasautējam sīpolu un čiploku, kamēr viņš saurspīdīgs un mīksts. Sīpols ir mīksts un pielējam klāt mūsu passata. Tagad, lai tas lēnām sautējās, lai ievārās, pieliksim klāt sāli un piperi, un mums tomātu mērci ir gatava. Tagad šo te smuko bumbu es viņu pārplēsīšu uz pusēm. Ja jūs domājat, ka šis par aparātu to gaļas gabalu, tas nekāds gaļas gabals nav. Tas ir prosciutto. Šitas aparāts ir gaļas griežamais. Un tas ir īstu itāļu gaļas griežamais aparāts. Pienāk, te pāris smukas šķēles. Un šo mēs vienkārši aptinām te apkārt
uzliekam uz pannas un viegli tikai uzsildam. L'amore, sì signore, è una sciocchezza, è debolezza. Un voilà, pāris minūtes mēs redzam, ka tā mozzarella ir smuki tā tecēt. Pieliekam tomātu mēci. Un kas var būt itālisks kā svaiga bazilika. Un tik vienkārši, bet tiešām tik aromātiski, es nevaru iedomāt, kas var būt vieglāk un savādāk par šo. Parlavano, ridevano, cantavano, ma mentre vi guardavano, lucevano, bruciavano, e s'appicciai stu coro, ma stu fuoco non va passà, e manca che... Tagad Napoli, Dienvidu Itālija, ir ļoti slavena ar viņas picām. Un pica Napoli oriģināli plāna mīkla, tuč olīveļa un kāds bišķīt garšauga. Un tas ir visur pasaulē pazīstams kā pica Napoli. Tagad 1800 gada beigās karaļa pāris viesojās Napolijā. Un par godu karaļa pārim viņi domā, nē, mēs uztaisīsim kaut ko smalkāk viņiem, jo viņi karaļa pāris pasūtīja picu, lai parādītu solidaritāti ar visiem vietējiem iedzīvotājiem. Un tā piedzima pica margarita. Mozzarella balts, tomāts sarkans un bazilika zaļš. Un kas tās trīs krāsas kopā sanāk itāļu karogs. Te man ir uztaisīts rauga mīkla. Tagad vajag tuč miltus. Bišķīt viņu nositam. Es taisīšu vienu individuālu porciju. Un voilà. Sākšu viņu rullēt. Mēs redzam, ka šajos te daudzos pizza restorānos ir tāds aparāts, ieliec viņu pa vienu galu iekšā, viņš iznāk ārā plakans. Un tad bišķi tāpat ar roku izstiepam. Es nemetīšu viņu gaisā. Nē. Nu tā apmēram ir. Te man ir panna. Uzlikšu tuč olīveļu. Un likšu manu pizza mīklu. Tā te. Voilà. Tagad liekam mūsu tomātu mēci un mūsu mozzarellu. Un baziliku es likšu pašās beigās. Karstā cepeškrāsnī, kāds 10 minūtes. L'amore, sì signore, è una sciocchezza, è debolezza e non ci casca. Un voilà, dāmas un kungi, es jums pasniedzu, tolī, kad bazilika ir uzlikta virsū, pizza margaritu. Es nevaru iedomāties, kas var būt autentiskāks par šo. Nē, Elmāra. Aveva una faccella che pareva un pignè ed era tutta bella. Due occhi che parlavano e ridevano. Šī nākamā recepte ir cepta mozzarella. Tagad mēs bieži redzam veikalos ir tāda pieņemšanās tāds mozzarella pirkstiņi, ja? Siera pirkstiņi cepti. Es jums parādīšu īstu sieru, un pirkste viņa nebūs, bet viņš būs tā kā Picasso glasna. Un kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs atkal svaigu mozzarellu. Es viņus ielieku miltos. Sākumā mozzarella bumbas izvārta miltos, kam piejaukts sāls un pipari, tad liek olā un visbeidzot rīvmaizē. Procedūru atkārto vairākas reizes, lai cepot eļļā, panējums neļautu sieram iztecēt. Merci! Tagad šos mēs paturam ledskapī kādu stundu, lai viņi atpūšās, pirms mēs viņu cepsim. Tad, kad viņš ir smuki atpūties, ņemam ar karotu, liekat viņu eļļā, eļļa kāds 180 grādi. Gatavosim šķīvi. Te atkal mūsu tomātu mēce.
Un te man ir no bazilikas uztaisīts pesto. Un nepaiet 2 minūtes, kad mūsu siers ir izcepies, uzliekam uz dvieļa, un kā mēs viņu pasniedzam, liekam uz tomātu mērci un nobeigsim viņu ar baziliku. Dāmas un kungi, es jums uzstādu tādu jautājumu. Pasakiet, kas var būt labāks par šo? Teneva una faccella che pareva un pignè ed era tutta bella, 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 bella. Due occhi che parlavano e ridevano. Konkurss no Stolara. Atbildiet uz šādu jautājumu. Cik gramu sviesta pievieno uz 1 kilogramu kartupeļu klasiskajā Robišona kartupeļu biezena receptē? Atbildi sūtiet uz zemāk norādīto adresi līdz 24. maija pusnaktī. Balvas izloze notiks 31. maija raidījumā. Balvas būs 2. Stolara Multi Cookers un Stolara baristu kursi. E la vucchella subito si arresa, senza sorpresa presto mi baciò. Nu sposalizio degno una marchesa. Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolara. Atbalsta San Pellegrino